The crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. Cik mums cilvēki dzimst Latvijā? Tagad 12,000. Viņi teiks 10,000. No. Cik nomirst? 25. Tātad, lai jūs paliktu pa nulēm, pieņemsim tur 10,000 bēgļi gadā jums jāņem. Savādāk jums vajadzīgi darbinieki. Un tad no Āfrikas tie migranti brauks stiprināt Latvijas ekonomiku. Mēs sakām, nē, mēs esam par latvisku Latviju. Kur ir jūsu latvieši? Nacionāļi, apvienotais saraksts, CZS, jaunā viena. Kur ir latvieši? Viņi nav dzimuši. Paņemiet katru gadu 10,000. Nedomājieties, 10,000 reiz 10 gadi, 100,000 bēgļi no Āfrikas. Kur viņi dzīvos? Vecumniekos? Kaut kur Krāslavā? Ne, viņi Rīgā. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice. You want to be politically correct, and you're destroying your heritage. Es neredzu nevienu citu partiju šodien Latvijā, kura būtu gatava šim izaicinājums, kura gatava nostāties pret esošo Eiropu. Bet ir labā ziņa. Mums ir vismaz viens sabiedrotais. Tā ir Amerika šodien. Tas ir Donalds Trumps. Kurš skaidri pateicis, ir divi dzimumi un ir skaidrs kristīgās vērtības. Visi nav kristieši, visi nav tie, kas iet uz baznīcām, bet ir Bībele, kas ir grāmata, kas ir gadu tūkstošiem pastāvējis. Tās ir pamatvērtības, kuru mēs bieži citējam, un tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam saglabāt savu nāciju. Jo mēs varam pazust daudz ātrāk nekā kādam šķiet.